Es esmu bērnu jaunas cienīta Daugavas direktors. Dotajā momentā man viens no sporta veidiem, ar kuru nodarbojos, tas ir alpinisms, arī nodarbojos arī kāpšanu. Nedēļa divas atpakaļ bija arī sacensībās, tā kā tas viss man ir pazīstams. Agrāk gan es nodarbojos ar citiem sporta veidiem, grieķu romiešu cīņa, brīvā cīņa, slēpošana un vieglatlētība, kur bija labi rezultāti. Kāpšanas sports bērnu jauniešu centrā Daugavā ir viens no pieprasītākajiem un populārākiem sporta veidiem. Ar kāpšanas sportu pa dabīgām un mākslīgām cienām, trenažeriem, alpinismu un turisma pulciņos nodarbojamies jau no 1986. gada. Mūsu centrā nodarbības sākās Aglunas ielā 39, jo tika uzbūvēta jauna mākslīgā kāpšanas ciena. Vēl 3 gadus atpakaļ viņa tika papildināta ar vēl vienu papildu cienu. Tā kā ir iespējas vairākiem audzēkņiem tagad nodarboties. Ir arī mums stadionā vēl ir mākslīgā kāpšanas ciena, kur ir ļoti pieprasīta. Uz kāpšanas cienas var praktizēt dažādas kāpšanas sporta paveidus, disciplīnas, boulderingu, grūto kāpšanu, ātrumu kāpšanu. Pēdējā laikā uzskatu, ka ir ļoti svarīgi veidot metodiskos darbus, kur ir saistīti ar darba drošību. Vai tā ir kāpšana, vai tā ir, teiksim, cits sporta veidi, batuts vai badmintons, vai arī, teiksim, mums ir kokapstrāde un tā tālāk. Mani sauc Inga Korņēva. Esmu bērnu un jauniešu centra Daugmale interešu izglītības metodiķe. Kopā ar mūsu direktoru Edgaru Šābli mēs izveidojam metodisko darbu vizuālas instrukcijas drošības instruktāžam kāpšanas sporta interešu izglītības programmā ar mērķi palīdzēt pedagogiem veiksmīgi un kvalitatīvi veikt drošības instruktāžas audzēkņiem viegli uztveramā formā. Bērnu un jauniešu centra Daugmale sporta jomas pedagogiem ļoti svarīgi instruēt bērnus un jauniešus tā, lai šī informācija pēc iespējas vairāk būtu audzēkņiem uztverama. Bērni pamatā ir vizuālisti pēc uztveres tipa un viegli uztver attēlus, veido un analizē informāciju no krāsainiem objektiem. Tāpēc tika izstrādāti šie mācību plakāti. Darbs ir veidots kā palīglīdzeklis kāpšanas sporta pedagogiem, kāpšanas sporta entuziastiem un citiem interesantiem. Ir izstrādāti 20 mācību plakāti par tēmu drošības noteikumi kāpšanas zālē. Tie ir izdrukāti A3 formātā, noformēti uz standiem un izvietoti bērnu un jauniešu centrā Daugmale, Aglunas ielā 39, gaitenī pie kāpšanas sporta zāles. Vizuālo instrukciju pielietojums nodarbībās vai pirms nodarbībām palīdz audzēkņiem organizēt drošu vidi un mācību procesu. Vizuāla informācija audzēkņiem ir vieglāk uztverama, raisa interesi par drošu kāpšanas sporta veidu. Mācību plakātus var izmantot ne tikai pirms kāpšanas sporta nodarbībām, bet arī pirms kāpšanas sacensībām. Arī vecāki, gaidot savus bērnus, ar interesi pēta mācību plakātus par drošību kāpšanas sportā un vairāk uzticās drošībai un kāpšanas treneru darbam.